Taču šodien atkal parādīšu jums karšu triku. Pagaidiet, paskaitīšu. 1, 2, 3, 4. Tad es tagad likšu šitā atvērtu, ar seju atvērtu 3 šķupiņās tā kā, un Emils un Brālēns iegumē pilnīgi vienalga kuru kārti, bet nesaki man tagad, jeb no kuras šķupiņas tagad liek un iegumē jebkuru kārti. Iegumēji? Ja? Jā. Kurā šķupiņā ir tava kārts? Vidējā. Labi. Tad arī noliksim viņu vidu. Un tagad es likšu šitā un skaties, ja atrodi savu kārti, pēc tam beigās pateiksi, kurā čupiņā ir tava kārts. Kurā čupiņā ir tava kārts? Šitajā. Jā. Un tad vēlreiz pēdējo reizi un saki tagad, kurā čupiņā ir tava kārts. Teiksi beigās, ja tu redzi savu kārti. Kurā? Šitajā. Labi. Tātad skaties. Un nosauc visiem skatītājiem, kāda bija tava kārts. Sirsniņa 10. 5, 7, 8, 9, 10. Un vai šī bija tavējā? Jā. Labi, tātad ķeramies pie pamācības. Tātad skatieties, kas jums jāizdara. Jums jābūt 20. kārtī. Tad jūs apgriežat kā otrādies un liekat tā kā 3 šķupiņās. Un lai viņš pasaka, lai iegumē vienu kārti, pieņemsim, tas ir tas pīķa kungs. Jūs liekat. Un vienmēr, kur ir viņa kārts, liekat vidējā. Vidējā šķupiņā. Un tad atkal liekat 3 šķupiņas. Tad vai kur ir viņa kārts. Un tajā čupiņā, kur ir viņa kārts, liekat pa vidu. Un tad pēdējo 3. reizi, ka jūs to darat. Tad vai kur atkal pa vidu viņa. Atkal liekat viņu pa vidu. Un tad es nezinu, kā šis triks tā kā strādā, bet vienmēr, ka jūs izskaitīsiet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un 11. kārts vienmēr būs viņa. Paldies par skatījumu. Ceru, ka jums patika. Spiežiet laiku, abonēt un tā.